Esiet sveicināti! Es esmu Smārts, darba tiesību eksperts. Šodien esmu aicinājis pie sevis labākos no labākajiem, gudrākos no gudrākajiem. Viņi ir skolēni. Drīz viņi iegūs vidusskolas izglītību, un viņiem ir nepieciešamas zināšanas par darba tiesībām, darba aizsardzību un par darba tirgu vispār. Katrā reģionā mēs jau esam noskaidrojuši 5 labākās komandas, un šodien Rīga ar stiprākajām 5 komandām, no kurām mēs izvēlēsimies un noskaidrosim labāko, kas iekļūs finālā. Mums būs daudz jautājumu, jautrāki, mazāk jautrāki, bet visi pietiekami nopietni. Un ja reiz nopietni, tad nopietni arī žūrija. Ļaujiet iepazīstināt. Žūrijas priekšsēdētāja, Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos Kaspars Rācenājs. Valsts darba inspekcijas Pārdaugavas sektora vadītāja Evita Leonova Bērziņa. Un Latvijas Balzām personāla un administratīvā departamenta direktora un valdes locekle Signe Bidermane. Un ļaujiet iepazīstināt. Hanzas vidusskolas 12. C klases komanda ar nosaukumu Progress dzeltenos krekliņos. Jaunogras vidusskolas 10. klases komanda 8. pasaules brīnums zilos krekliņos. Rīgas valsts 1. ģimnāzijas 11. D klases komanda ar nosaukumu Jaudas inspekcija zaļos krekliņos. Starp citu, pagājušā gada uzvarētāji. Rīgas klasiskās ģimnāzijas 12. A klases komanda 9+1 oranžās krāsas krekliņos. Un arī vēl otra komanda no Rīgas klasiskās ģimnāzijas, šoreiz 12. B klase ar nosaukumu Glorija. Šodien pārstāvēs sarkanās krāsas. Kā jau kārtīgā skolā pienāks arī mājas darbi. Arī mēs viņiem tādu uzdevām. Sagatavot stāstu par sevi. Kas mēs esam, ko mēs darām un ko mēs domājam. Ļaujiet iepazīstināt komandas Progress un 8. pasaules brīnums. Tā, ķeramies klāt pirmajam pārbaudījumam. Viss ir ļoti vienkārši. Jautājums, atbilžu varianti, komanda sniedz savu pareizo, visticamāk, atbildi, un mēs saskaitām pēc tam punktus. Pirmais jautājums skan šādi. Pirms svētku dienām darba dienas ilgums variants A tiek saīsināts par 1 stundu, variants B tiek saīsināts par 2 stundām, tiek saīsināts par 3 stundām, vai variants D ir tāds pats kā katru darba dienu? Lūdzu, jūs atbildes. Pareizā atbilde būs A. Tiek saīsināts par 1 stundu. Nākamais jautājums. Darba devējiem uz darbinieku sūdzību ir jāatbild nekavējoties, bet ne vēlāk kā? Variants A. Mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas. Variants B. 5 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas. Variants C. 7 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Vai variants D. 10 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas. Lūdzu, meistari, jūs atbildes.
Pareizā atbilde ir C. 7 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Turpinam. Minimālā darba algas likme stundā pusauģiem ir variants A 1,189 lati, variants B 1,301 lats, variantu C piedāvāšu 1,360 lati vai variants D 1,460 latu. Lūdzu, jūsu atbildes. O, mums ir gan A, gan C. Pareizā atbilde būs C. Mēs turpinam ar nākamo jautājumu. Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā priekšroka turpināt darba attiecības ir variants A darbiniekiem, kur pie attiecīgā darba devēja nostrādājuši ilgāku laiku, variants B personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, variants C darbiniekiem, kuriem ir labāki darba rezultāti un augstāka kvalifikācija, vai variants C darbiniekiem pirms pensijas vecumā. Lūdzu, lūdzu, lūdzu! Pareizā atbilde būs C. Labākie no labākiem paliek darbā. Gatavi turpināt? Ļoti labi. Kādai darba aizsardzības zīmju grupai pieder šī zīme? Variants A – rīkojuma, variants B – brīdinājuma, variants C – aizlieguma, variants D – ugunsdrošības. Lūdzu, jūsu atbildes. Pareizā atbilde ir C. Tā ir aizlieguma zīme. Mēs atkal turpinam ar zīmēm. Kāda ģeometriskā forma ir brīdinājuma darba aizsardzības zīmei? Variants A – taisnstūris, variants B – trīsstūris, variants C – aplis, variants D – kvadrāts. Jaunie un gudrie, jūsu atbilžu varianti? Aplausus. Visi ir atbildējuši pareizi. B. Tas ir trīsstūris. Esiet uzmanīgi. Nākamais jautājums. Par ko brīdina attēlā redzamā zīme? Variants A – par iztvaikojošu vielu, variants B – par karstu virsmu, variants C – par ventilācijas lūku vai variants D – par ķīmisku vielu. Lūdzu, jūsu atbilžu varianti. Laikam jāatcerās, ka tur pirkstus nekad nevajag likt. Variants B ir pareizais – par karstu virsmu. Nākamais jautājums par veselību. Kad ir jāaiziet pirmreizējā obligātā veselības pārbaude? Variants C – A – mēneša laikā no darba uzsākšanas, variants B – nedēļas laikā no darba uzsākšanas, variants C – uzreiz, vai variants D – pirms darba līguma noslēgšanas. Lūdzu, jūs atbildes. Pareiza atbilde būs D – pirms darba līguma noslēgšanas. Nepazaudējieties, būs daudz skaitļu. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība pārstāv 45 līdz 50 tūkstošus strādājošo. Tas bija variants A. Variants B – 91 tūkstoši līdz 110 tūkstoši strādājošo. Variants C – mazāk kā 89 tūkstošus strādājošo. Vai variants D – vairāk kā 350 tūkstošus strādājošo. Lūdzu, daudz ciparu bija, vai ne? Pareizie cipari būs B variantā. Nu, pūšam vaigos. Darbinieku pilnvarotiem pārstāvjiem nav tiesību. Variants A – aizstāvēt strādājošo tiesības un intereses. Variants B – uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu uzņēmumā. Variants C – iegūt un izpaust darba devēja komercnoslēpumu. Vai variants D – ieiet uzņēmuma teritorijā un piekļūt darba vietām. Lūdzu! Mēs par tiem komercnoslēpumiem vairāk domājam. Nedod Dievs kādam izpaust. Pareizā atbilde ir C. Šķiet ar pirmo daļu pirmajam uzdevumam esam tikuši galā veiksmīgi. Kamēr žūrija pārdomā dzīvi, kā mums te ir klājies, tikmēr man ir ierosinājums palūkot, ko par sevi var pastāstīt divas komandas. Un proti Rīgas klasiskās ģimnāzijas komanda 9+1 un komanda Glorija. Halo? Jā, komandas 9+1 kapteinis klausās? Jā, es sapratu. Mēs esam gatavi. Komanda 9+1 aiziet! Jā!
tikai tie, kas izdara absurdus mēģinājumus. Es sasniegtu neiespējamo. Ar milzīgām ovācijām atbalstam savus komandas bīdītāju spēkus kapteiņus. Tagad kārta viņiem. Būs jārēķina kapteiņi. Viņu uzdevums skan šādi. Darbiniekam noteikta darba alga 2 lati stundā. Normālais darba laiks 2011. gada oktobrī bija 168 stundas. Darbinieks nostrādāja 170 stundas. Kāda darba samaksa pienākas darbiniekam par oktobra mēnesi? Variants A – 336 lati, variants B – 340 lati, variants C – 344 lati, variants D – 342 lati. Uzvar kapteinis, kurš visātrāk pasaka pareizo atbildi. Esmu saņēmis kapteiņu konkursa rezultātu. Pirmā, kas mums pieteicās un gribēja izteikt pareizo atbildi, bija Elizabete no Rīgas klasiskās ģimnāzijas 12. A komandas. Elizabete, diemžēl, variants bija cits. Un pareizo variantu, kā nākamais mums atbildēja Rīgas valsts 1. ģimnāzijas komandas kapteinis Artūrs. Pareiza atbildi ir C. Artūrs saņem punktus. Kamēr žūrija pārdomā, kas noticis mums pirmajā uzdevumā un galu galā saskaita punktus, lai mēs ar tiem varētu arī jūs iepazīstināt, ir laiks paskatīties Jaudas inspekcijas sagatavoto video. Nepatīk to redzēt, kā mēs darbus protam. Kopumā tās lietas, kas jums vēl būtu jāatkārto, lai būtu gatavāki darba tirgumu, tad jāatcerās par darba devēja pienākumu atbildēt uz sūdzībām. Ļoti svarīgs jautājums ir minimālā alga pusauģiem, kas jums būtu svarīgi zināt. To, ka darba veselības pārbaudi jāveic uzreiz, pirmreizējā veselības pārbaude jāveic pirms darba līguma noslēgšanas. Un varbūt papētīt arotbiedrības mājas lapu, kur ir teikts, cik Latvijas Brīvo arotbiedrību savienībā ir biedru. Paldies! Bet es smarts esmu sarūpējis nākamo uzdevumu, un tas būs par drošības zīmēm. No komandas 3 dalībnieki tūlīt savos planšetdatoros ieraudzīs tādu īstu dzīves ainiņu, vienu fotogrāfiju no kādas vides un drošības zīmes blakām. Viņiem būs tās jāievieto pareizajos lauciņos. Kā viņiem veiksies? Komandas! Gatavas? Lūdzu! Kā jūs jūtaties? Super! Viņi ar drošības zīmēm visticamāk ir tikuši galā. Variants pareizais ir tikai viens. Un labi padarītos darbiņus mums nokomentēs Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības konsultants darba aizsardzības jautājumos Mārtiņš Pužuls. Es šajā gadījumā saliku zīmes. Tas nav gājēju ceļš, jo pavisam netālu atrodas viena, kā teikt, autobusu pietura, uz kurien visi varētu staigāt arī pa šo žogu. Iežogoto teritoriju obligāti šeit jālieto darba apģērbs, obligāti jālieto galvas
aizsardzības līdzeklis, kivere, un obligāti šeit jālieto ir darba apava, ja, jo tomēr šeit ir šī apkārt nedaudz piemēslot, un kas to zina, kas tur var gadīties uz zemes. Ja? Mazliet samulsuši. Es ļoti ceru, ka vismaz viņu darbi arī atbilst tam, ko mēs šobrīd redzam ekrānā. Lūkojam, ko mums sadarījušas komandas. Tātad versijām ir versijas. Kā pirmo mēs redzam komandas Glorijas variantu. Tikai lūdzu, nesmieties par kolēģiem. Lūdzu otro variantu. Tas mums ir Jaunogras vidusskolas 10. klasē. 8. pasaules brīnums. Negluži jūsu darbiņš, bet jūsu komandas nosaukums. Kā trešo lūkojam Jaudas inspekcijas padarīto. Pagājušā gada čempioniem Rīgas valsts 1. ģimnāzijas komanda. Laiks Rīgas klasiskās ģimnāzijas 12. A klases komandai 9+1. Un visbeidzot arī Hanzas vidusskolas 12. C klases jau komandas progresa veikums. Es Smārts esmu nenogurdināms. Ar savu firmas zīmi dalībniekiem esmu sarūpējis nākamos uzdevumus. Piemēram, viens no tiem būs, kā pareizi aprēķināt darba algu. Lūdzu jums. Paldies. Lūdzu arī jums tur. Nestrīdaties un nekašķēties. Visas aploksnes ir pilnīgi vienādas. Meklējiet atbildes, reķiniet. Un kamēr dalībnieki to dara, mēs ejam reklāmas pauzē. Es joprojām esmu Smārts. Es ļoti labi zinu, kādam ir jābūt darba devējam, kādam ir jābūt darba ņēmējam, un man ir grāds darba tiesībās un darba aizsardzībā. Un mana mīļākā nodarbošanās ir mācīties un arī pamācīt mazliet citus. Kaut vai, piemēram, šos jaunos brīnišķīgos cilvēkus, lai tad arī viņi zina, kas notiek ar viņu darba tiesībām un visu citu, kas saistās ar darba tirgu. Šodien pirmajā pusfinālā mums ir Rīgas reģions un joprojām smaidīgi, priecīgi piedalās. Komanda Progress startē dzeltenajos krāsas krekliņos. Dzīve joprojām. 8. pasaules brīnums zilo krāsu šodien pārstāv. Pagājušā gada čempioni Jaudas inspekcija zaļajos krekliņos. Oranžā krāsa mums šodien komandai 9+1. Un visbeidzot komanda Glorija sarkanajos kreklos. Pirms reklāmas mēs mūsu dalībniekiem iedevām vairākus uzdevumus. Tā skaitā vienu ļoti svarīgu, proti, kā tad aprēķināt savu darba algu. Par rezultātiem, kā tad viņi ir tikuši galā ar šiem te uzdevumiem, aicinu izteikties vienu no žūrijas. Un šoreiz valsts darba inspekcijas Pārdaugavas sektora vadītāju Evitu Leonovu Bērziņu. Runājot par darba algu, ir tikai viena komanda, kas ir atbildējusi pareizi, kas attiecas uz pārējiem jautājumiem. Jautājumā par atvaļinājumiem lielākā daļa komanda bija atbildējuši pareizi. Un par trešo jautājumu lielākā daļa bija palaiduši garām tādus darba likuma pāntus kā 113., 115. un 116. Kopsavilkums ir tāds, ka visas komandas bija diezgan veiksmīgi tikušas galā un vēlu veiksmi jums nākamajos uzdevumos. Lai padarītu dzīvi krāsaināku, esmu lūdzis talkā divus savus mīļus draugus. Viņi izspēlēs vienu situāciju, kurā komandām būs jāatrod darba tiesību un darba drošības jautājumu pārkāpumi. Tūlīt lūkosim, kā tad ies manam draugam Kārlim un darba vadītājai Anitai. Sveiki! Labdien! Priecājos, ka atnāc. Tev vajadzīgs darbs, jā? Jā, protams. Jā, redz, mums ļoti vajadzīgs otrs būvdarbu vadītājs. Tagad esošais vairs netiek galā ar saviem pienākumiem, iepriekšējais aizbrauks uz ārzemēm. Tu saproti. Forši. Jā, nu, redzi, tur tā vecā būve, tā būs jānojauc. Un cik man būs darbinieki, jāuzrauga? Nu, pagaidām mums ir tikai 2 vīri, bet tu būsi par viņiem atbildīgs. Starp citu, tev nav kādi draugi, klases biedri, kuri arī gribētu pastrādāt, kaut ko nopelnīt?
Jā, un starp citu, tev būs tāds neliels pārbaudas laiks arī. Jā. Mums taču jāzina, vai tu kaut ko var izdarīt. Kad man jāsāk strādāt? Nu, būtu labi jau rīt. Jā. Un vēl par algu. Mēs tev maksāsim lats 30 stundā uz papīra. Nu, es esmu ar mieru. Es padomāšu par tiem klases biedriem. Varbūt man vajag paņemt kaut kādus tos cimdus darba. Nē, esi jau meiteni, kad ar cimdiem jāstrādā. Tas darbs jau arī nemaz nav bīstams. Ja? Tad papīrs nokārtosim nākamajā nedēļā, kad atgriezīsies mans boss. Viņš tagad ir komandējumā. Un tā, nu tad līdz rītam, ja? Un tad neaizmirsti par klases biedriem. Galvenais, labi. Ja? Visu labu. Visu labu. Nu, komandas pārdomājiet, ko redzējāt. Ļoti skaisti rakstiet visu uz lapas. Kas jums ir sakāms, ko jūs pamanījāt, un tad arī nāksiet pēc tam stāstīt to visiem. Paldies Kārlim un Anitai. Komandas ir izvērtējušas šajā stāstā gan plusus, gan mīnusus. Ko ir pamanījusi tajā Hanzas vidusskola? Frici, lūdzu. Sveicināti. Tātad, izvērtējot šo video, vispār netika pieminēts darba līgums, kuram būtu jābūt noslēgtam pirms darba. Netika atrunāta darba alga un pietiekama, jo noteikti tā bija zem minimālās, kas viņam bija jāmaksā. Bīstama darba vieta, un kā nepilngadīgajiem viņš nedrīkst strādāt darbos, kas saistīts ar būvu nojaukšanu, kas šī gadījumā būtu viņa primārais darbs. Kā nākamajā lūkos stāstīt savus secinājumus Jaunogras vidusskola. Bija par maz alga viņam solīta. Vēl viņš bija pusaudzis un viņam nevarēja noteikt pārbaudas laiku. Un pēdējais, ko mēs ieraudzījām, bija tas, ka pirms darba uzsākšanas nebija izieta medicīniskā pārbauda. Paldies Viktorijai. Bet kādus pārkāpumus šajā sižetā ir saskatījusi valsts pirmā ģimnāzija? Pirmkārt, šķels video bija 17 gadu vecs, līdz ar to likuma izpratnē pusaudzis. Un šādos bīstamos apstākļos pie objektu un būvi nojaukšanas viņš strādāt nedrīkst. Tālāk, stundas darba alga likme. Viņam tika piedāvāt lats 30 stundā, bet minimālā darba algas likme pusauģiem ir lats 36, tātad vesel 6 centīmu atšķirība. Vēl. Tātad tiek atteikts darba drošībai paredzētais saprīkojums, viņu ne par cimdiem, vēl vajadzētu arī ķiverīti, kaut kādu aizsargtērpu. Pusaudzim tātad pirms 18 gadiem būtu obligāti aiziet obligāto veselības pārbaudi pirms darba uzsākšanas. Bet tagad lūkosim, ko šajā stāstā ir saskatījuši Rīgas klasiskās ģimnāzijas 12. B klases kolektīvs ar Veroniku priekšgalā. Pirmkārt, kā nepilngadīgs jaunietis, viņš nevar atbildēt par citiem, ja viņam nav 18. Otrais ir, nevar būt pārbaudas laika, ja viņam nav 18. Nākamais ir stundas algas likme nevar būt zemāka par 1,36 jauniešiem. Nebija izsniegta darba piedruma, tur runa tieši gāja par cimdiem. Un 5. var sākt strādāt tikai pēc darba līguma noslēgšanas. 6. ir nepilngadīgie nevar piedalīties kādas būves nojaukšanā. 7. nebija instruktāžas. Un 8. nepieprasīja medicīnas grāmatiņu. Turpinām mēs ar Rīgas klasiskās ģimnāzijas 12. A klasi. Būtiskākais laikam bija tas, ka darbinieks nebija pilngadīgs, un tādēļ arī nevarēja ar viņu slēgt līgumu par to, lai viņš strādā būvē, jo tas ir aizliegts. Un arī līgums viņam vajadzētu būt slēgtam pirms viņš sāka strādāt. Arī nebija sākotnējās instruktāžas, un arī vajadzēja veikt obligāto veselības pārbaudi pirms darba sākšanas. Bet ko par to visu saka žūrija? Tas jau ir pats galvenais. Patiesi prieks, ka tiešām komandas pašā pēdējā uzdevumā parādīja vislabāko sniegumu. Un mēs kā žūrijas locekļi esam visas komandas novērtējuši ar maksimālo baļu skaitu, jo tiešām jūs uzstājoties pierādījāt, ka zinat, kā pareizi uzsākt darba attiecības un spējat konstatēt pārkāpumus, kas bija konkrētajā video.
Nu re, esam nonākuši finiša taisnē. Vēl jānoskaidro tas pats labākais, kas piedalīsies finālā un pārstāvēs Rīgas reģionu. Bet mēs tāpat esam daudz iemācījušies, lai tad mēs šīs zināšanas varētu likt lietā un nenonākt dzīvē visnotaļ nepatīkamās situācijas. Tas bija pats galvenais. Bet nu laiks rezultātiem. Tos paziņos Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča. Paldies visiem! Liels paldies, jo jūs visi esat uzvarētāji, jo tieši jūs izturējāt visu šī konkursa kārtas, tieši jūs bijāt visizturīgākie, viszinošākie, vislabākie, viss. Ko vien var teikt par darba tiesībām un darba drošību. Un šajā pusfinālā no Rīgas reģiona finālā piedalīsies ar ļoti pārliecinošu punktu pārsvaru Hanzas vidusskola. Liels prieks par viņiem. Aplausi. Viņiem cīņa vēl nav galā. Viņiem vēl ļoti daudz kas jāizdara. Bet esiet veiksmīgi, esiet izturīgi, esiet droši vienmēr un visur. Paldies jums par šodienu. Nu, kā te jūtās? Ir ļoti labi. Burvīgi jūtās. Nu kā, laba komanda. Kas bija grūtākais? Grūtākais otrais uzdevums, domājams. Jā, otrais uzdevums radījās, ka mums bija viss sīvākais, tāds, kurš likt mums iespringt. Labi, Progress komanda, gatavojieties finālam. Gatavojieties ar finālam. Mēs jau nākamā sestdien noskaidrosim vēl vienu finālistu, un tas būs no Latgales reģiona. Smarts saka tā tikai uz nedēļu. Tiekamies!